Skutelis ir studijā. Šo mūsu jakarēšanos topu mēs varētu turpināt līdz pat rītdienas panorāmai. Digitālās TV afēra. Miljoni kukuļi Latvenergo vadībai, oligarhu slepenie īpašumi ostās, magoņa pusmiljons bagāžniekā. Vispār runājot par mums, par latviešiem, sāka likties, ka mēs 4. maijā atmodāmies, pēc tam aizgājām uz barikādēm un tad momentāli aizmigām atkal. Paraksts miljoni, tie ir visdrīzāk zaudēti, bet ir lietas, kur viss vēl nebūtu nav galā. Kaut vai manis tikko pieminētā Āboltiņa. Galu galā viņa ar Junkura mandātu pašlaik vada Nacionālās drošības komisiju. Tāpēc mazākais, ko mēs varam darīt, saukt lietas īstajos vārdos, un es ierosinu līdz Saeimas šī konkrētā sasaukuma beigām pārdēvēt Solvitu Āboltiņu par Solvitu Junkuri. Un, ja vēlētāji nākamreiz viņu pašu ievēlēs, nu tad pārdēvēsim mēs viņu atpakaļ. Un starp citu, tie nav tikai tukši vārdi, mēs jau arī izveidojam Twitter kontu, @Solvita Junkure, kur ir tikai viens ieraksts, un tāpēc... Jā, tā ir jauka bilde, tāpēc es aicinu jūs ar šo bildi padalīties. Vai kas no tā mainīsies? Visdrīzāk, ka nē, bet vismaz būs rēcīgi.